Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmā spēle. Andorra Lavelijā, Andorra UE. Arī šie divi burti jāpasaka, pēc tam stāstīšu, kāpēc tā. UE Santa Coloma pret RFS. Palūkosim. Jo Santa Coloma ir komanda, kurai patīk spēlēt ar bumbu. Vēlreiz to uzsveršu spāņu pusargi, bet tagad ir piespēle teicama, ko pamet labi vārtus. Tur ar 6-5 triumfēja Santa Coloma. RFS standarta situācija Petrs Mārešs nekvalitatīvi izpildīts Andorrai Lavelijai. Un, ja esam precīzi, arī to kartē izmērīju. 1,4 km ir no Santa Coloma ikdienas stadionam līdz šai nacionālajai sporta bāzei. Bet te mums moments un bumba vārtos ir vārā. Atceramies, te jāpārbauda Jānis Ikaunieks ar mērto labo kāju. Iereida bumbu vārtos 13. minūtē Ismails Diomandē, rezultatīvās piespēles autors. Ar diviem uzbrucējiem RFS izgāja starta 11. Diomandē un Osuagvu, bet vārtus gūst Jānis Ikaunieks. Pretinieku galvām izvirzīt ātros uzbrucējus Nigērieti un Kotjuvārieti uz vārtu gūšanu. Bet tagad jāstrādā aizsardzībā un tiek pretinieks pie sitiena un doā pirmais saves. Ja nemaldos, atkal Miguels Lopes bija tās cilvēks, kurš izdarījis šo sitienu. Un lūk, šis te tālās piespēles. Diomandē atvēzējas. Diez vai no tādas pozīcijas ir jāsit. Ismails. Iet jau soda laukumā. Diomandē rezultatīvās piespēles autors šoreiz meklē Osuagvu ar piespēli. Teicami piespēle. Savaļniekam arī kārtīgs sitiens ir, bet ne tik laba pozīcija. Soda laukuma stūris. Savaļnieks izvēlas centrēt. Kuadio vārtu priekšā, Osuagvu virzienā. Diezgan izmisīgi indorieši aizstāvējās. Tagad pretuzbrukums, tas ir bīstami, Savaļnieks nepagūst. Davids Virhīlī. Virhīlī pret Savaļnieku. Virhīlī iet uz apspēlēšanu, sitiens bīstami. Futbolistam, kurš Eiro 2024 finālā arī nāca uz maiņu un arī guva vārtus, uzvaras vārtus. Tā kā viņam tas izdodas. Tagad tas sitiens jau trešais. Žiga Lipušķeks nobluķē. Santa Coloma ielaidus pirmos vārtus, nokļūst to tāda ātrā knockdownā. Arī respektē RFS un spēlē aizsardzībā cieši. Tagad redzat, cik zemā aizsardzība Santa Coloma. Kaut gan brīžiem Santa Coloma dominē spēlē ar bumbu. Kuadio. Viktors Osuagvu. Sitiens, kas par vārtiem Viktoram Osuagvu. 37. minūte. Osuagvu, RFS jaunpienācējs. Tik ātri iejuties, jāska vēl ātrāk nekā Marhijos. Daudz runāts par to, ka netiek dotas iespējas jauniem latviešiem. Kuadio. Sodlaukumā ir iespēja. Šis, diemžēl, nav Jānis Ikaunieks ar savu kreiso kāju, bet gan Ismails Diomandē. 8 RFS līdz te nepārtraukti dzirdami ar savām dziesmām. Te jāspēlē līdz galam. Iespējams aizmuguras taukas, bet jānospēlē līdz galam. Stūris vai būs stūris vai aizmugura. Parāda stūri, lai kā protestētu. Tieši kaut kādas zināmas cerības. Un ieskatīties, ko? Likās, ka varētu būt aizmugura un nebūs pat stūra sitiena, bet beigās iespējams RFS tiks pie 11 metru soda sitiena. Ja pasauc Jānis Ikaunieks pret franču vārtsargu Aleksandru Ruisu. Ikaunieks par vārtiem. Kas tas, Jāni? Nepazīstu vairs tevi. 2-0 ir slidinākais rezultāts futbolā. Vienus atspēlējot, psiholoģija pamatīgi sajiet, jāsaka, sviestā tai komandai, kas vadībā. Sitiens pa vārtiem, neizdodās. 2017. gadā Eiropas līgas mačā Liepāja pret Sūduvu. Liepājā šis tiesnesis atradās, bija kā 4. tiesnesis. 3. sitiens vārtu mērķi un doā. Soda laukumā, bet centrē Roberts Savaļnieks. Centrējums, bīstami tur aizspruc bumba. Kuadio. Centrē. Lipušķeks. Nesanāk sitiens. Lipušķeks nociļ bumbu Ikauniekam. Gājuši laukumā šajā Eirokolsu sezonā. No 20 futbolistiem 14 ir Spāņi, Santa Coloma rindās. Starp vārtsargu un 11 metru sodas tiena atzīme apmēram tur. Tomēr tālajā galā tur iespēlēta kombinācija un kā atvaira vārtsargs. Fantastika. Fantastika izspēlēta mājas darba kombinācija. Žiga Lipušķeks pameta bumbu vārtu priekšā, neticamu golu mēģināja. Amatieru futbola vārtsargs šeit būtu ielaidis. Savaļnieka stūris. Vēlreiz cenšamies gūt trešos vārtus. Nedodas tie. Arī pateikt skaļāku apgalvojumu. Bet vēl arī jānotur savi vārti neskartī. Santa Coloma uzbrukumā. Bumba gar vārtu priekšu. Pats Hokinete izpilda šo tālo standartu un doā dodas tālā ceļojumā. Tas beidzas veiksmīgi.
Tas, ka varētu tomēr patiešām mēģināt pārspēt Ondoā. Vēl Bakāli spēcīgs sitiens no virsū Ondoā. Arī šeit Ondoā visu redzēja. Skaidrs, ja devītniekam ir 2-0. RFS spēr arī lielus soļus, neteikšu solīšus, bet soļus